Ja mēs varam nodefinēt, ka tā ir kaut kāda bioloģiska procesa, piemēram, kas skar mūsu galvas smadzenes, tā nav, teiksim, depresija nav daļa no mums, līdzīgi kā, teiksim, tad, ja mums ir, teiksim, apendicīts, mēs jau nesakām, ka mēs esam apendicīts, mēs vienkārši risinām šo jautājumu. Līdzīgi dažreiz var arī pastīties uz mentālās veselības jautājumiem. Un dažreiz atkal ir vajadzīgs tāds skatiens, ka mēs runājam par dzīves kvalitāti. Un tad, ja mēs redzam, ka šī dzīves kvalitāte ir ietekmēta un savukārt ir kaut kādi līdzekļi, terapijas, intervences, kas šo dzīves kvalitāti var uzlabot, tad es teiktu, ka ir vērts mēģināt, jo, ja būs laba dzīves kvalitāte, galu galā ieguvēji jau būs visi pacienti, viņa piederīgie un sabiedrība kopumā. Un tādās situācijās arī saku, atstājiet diagnozes ārstiem, atstājot zāļus blakus, un tādiem gadījumiem, ja jums tikai iestājas un skatieties to, kādas ir iespējas uzlabot to dzīves kvalitāti. Ja mēs viņam esam uzlabojuši, tad varbūt tas ir tas pats galvenais, kas ir svarīgi īstenībā katram no cilvēkam, viņa dzīves kvalitāte.